Jūs zinājāt, ka īstenībā uz Melnkalni ir ļoti lēti ceļojumi? Tas ir mans šīs dienas atklājums. Es iegāju ceļojumu outlet.lv un uz Melnkalni viena persona var aizbraukt par 385 eiro, kas ir šausmīgi lēti, un tas ir uz 7 naktīm. Izlidošana ir 1. jūnijā, un apartamenti izskatās ļoti mājīgi, ļoti tādi cozy, un viņi arī atrodas Budvas centrā 300 metru attālumā no jūras, kas ir, reāli blakus. Un tas ir tiešais reiss turp atpakaļ, un uz turieni 1. jūnijā izlidot 3, kas ir ļoti, ļoti pateicīgs laiks. Un atpakaļ arī ir diezgan labs laiks, un kopā 2 personām, jūs redzat šo cenu, 770 eiro, kā tas ir iespējams. Un arī TripAdvisorā šie apartamenti ir novērtēti ar 5 no 5, kas ir ļoti labi. Un braucot uz Melnkalni noteikti nevajag baidīties izvēlēties apartamentus un kaut kādas lētākas viesnīcas, jo tas nav all-inclusive kurorts, un tur parasti cilvēki tur nebrauc dzīvot all-inclusivā, viņi brauc apskatīt dabu, baudīt, staigāt, redzēt, un viesnīca vai apartamenti ir tikai tāda vieta, kur pārnakšņot. Līdz ar to ļoti, manuprāt, izdevīgs variants, ļoti skaisti, labas atsauksmes, tā kā... Ja tu gribi braukt uz Melnkalni, šobrīd Melnkalni ir viena no lētākajām vietām, kur tu vari aizbraukt vasarā. Iesaku.